Čau visiem! Šis ir mans pirmais video, un tajā es stāstīšu par putekļu nosūcēju. Tikko man viņš atnāca, viņš ir pilnīgi jauns, pasūtīju, un pašai nav ne jausmas, kā viņš vispār strādā, un kā darbojās, un cik viņš ir spēcīgs. Tā kā šobrīd es jums parādīšu, kas bija viņam vispār atnākot. Viņš bija šādā kastē. Kaste ir gana liela no pasta. Visu viņu versijas šeit bija parādītas, es paņēmu balto, jo viņš bija šobrīd vispieejamākais, un arī platuma ziņā viņam šīs daļas ir samērā platas. Iepriekš, kur es skatījos, viņš bija šaurāks. Tā kā reāli jums, pirms strādājot ar klientu, ir vieta uz šā putekļu nosūcēju, kur uzlikt rociņas, un tas jums ir atvieglo gan darbu, kur turēt, gan arī klientam, jo ir platāka vieta. Ja viņš būtu šeit šaurāks, tad jums vai nu vajadzētu uz galda likt un kaut kā šādies liekt vai kaut kā līdzīgi. Bet viņš ir pietiekami plats, tiešām mērts, mīksts, viss notiek. Paciņā iekšā bija putekļu maisiņi, komplektā nāca 3 šādi maisiņi. 3 maisiņi bija iekšā, viņi ir mazgājami visticamāk, vai vismaz tīrāmi noteikti, un vairāk kārt lietoju. Uz gumītiņas, viņam ir gumītiņa, un visu šis putekļu maisiņš liekās virsū šeit aizmugurē. Uz putekļu nosūcējam šeit aizmugurē, paņemšu no šo jau uzlikto, viņam aizmugurē, kur ventilatoriņš ir, un pietiekoši liels ventilators ir man salīdzinājumā ar roku, pietiekami liels viņš tiešām ir. Tā kā jāvelk tos puteklīšus iekšā tīrot, nadziņus vīlējot, un visu vajadzētu būt pietiekami labai. Paņem šo maisiņu tātad, uzliekam virsū ar gumītiņām, ļoti labi viņš apņem to ventilatoru, un visu tā kā tas turās ļoti spēcīgi klāt. Tā, labajā pusē, tātad no jums skatoties labajā pusē, ir ieslēgšanas un izslēgšanas poga. Ieslēdzot viņu, viņam ir pietiekami skaļš, bet neteiksim, ka ļoti. Troksni viņš taisa, tas ventilators. Jo troksnis ir, es domāju, varbūt jūs arī dzirdat. Skaņā ir no viņa nāk, bet, ir bijis arī ļaunāks variants. Elektriskā frēze taisa lielāku troksni. Tā kā labai pusē šis ieslēgšanas, izslēgšanas slēdzis. Vilkme, runāsim par vilkmi. Uzliekot roku virsū, tiešām pie pašā var teikt, ka jūti pietiekami stipru vēju. Īsti nav tā, ka pa mašīnas logu izbāžot ārā, ka tu brauc uz pietiekami liela ātrumā, bet, vilkme ir, jā, paceļot roku nost, centimetri 5, man liekas, ir pacelti. Es vēl to vējiņu jūtu, tā kā varētu būt arī augstākā, kaut gan 10-15 cm augstumā es vairs nejūtu. Bet, reāli roku turot klienta virs ventilatora, apmēram šādā veidā, jūs varēsiet mierīgi nadziņus vīlēt, un tie visi puteklīši sajies iekšā. Kaut gan liela daļa, es domāju, varbūt arī kaut kāda daļa, nevis liela daļa, aizlidos apkārtā, patās būs. Un uz pašā rokām visticamāk paliks. Bet, mēs varam pamēģināt, kā ir vīlēt. Man gan nav nevienas modelītes, bet es pamēģināšu ar elektrisko frēzi un mākslīgo nadziņu. Pamēģināsim, kā viņš strādā. Ieslēgsim frēzīti un pamēģināsim, paskatīsim. Es domāju, jūs redzat vai jūs neredzat, pielikšu to, tad, vilkt viņš vēl frēzējot nadziņu ar vīlīti. Es, piemēram, redzu, kā tie puteklīši pilnīgi iesūcās iekšā viņa. Pamēģināšu pagriezt pret jums un varu parādīt vēl. Jo principā vīlējot nadziņus tā kā, es domāju, pietiekami labi viņš uzsūks, jo to sanāk tā kā straumīte, kā putekļi, kas aiziet viņa iekšā. Tā kā vīlējot un darbojoties, viņš savu funkciju pilda. Tāpatās man paliek uz pirkstiem, noteikti man paliek uz pirkstiem putekļi, un pie lielāka ātruma un darbības paliks vairāk nekā tikai drusciņi, bet toties labums ir tas, ka viena lielā daļa nenonāks jums elceļos strādājot tomēr šo putekļu nosūcē, ka liela daļa sasūksies iekšā, un gan galds būs tīrāks, gan arī pašam elpošanai un visam būs tik daudz to putekļu, kas paceļās gaisā. Tā kā manā skatījumā varētu būt pietiekami labs viņš, lai varētu strādāt gan
profesionāli, gan arī mājas apstākļos, principā jebkur. Bet, nu, jā, tas, ka viņš aizņem daudz vietu. Vēl liels paldies jums! Ceru, ka jums šis video bija kaut cik izglītojošs un jūs redzat un zināt, kā viņš strādā. Mani šis pirkums apmierina. Tā kā es ceru, ka arī jūs varēsiet, noskatoties šo video, secināt, vai jums viņš derēs, vai jums viņš nederēs. Tā kā pašiem mums ir savi kritēriji, atkarīgs, cik platu mēs paņemsim, un visas krāsas tiešām mums katra ziņā. Tā kā laimīgu jums dienu, un ceru, ka šis video jums palīdzēja. Tiksimies citā reizē, kad būs cits video. Atā!